Nav ko aprakstīt, jo tur viņi vienkārši nav. Vai jūs te redzat kaut ko īpašu? Gaujas Nacionālajā parkā Dzintras Elbertas mežā pirms 5 gadiem eksperti konstatēja vērtīgu biotopu, un kopš tā laika saimnieciskā darbība ir aizliegta. Nē, biotops jau ir jebkas, kā mēs zinām. Šeit runa ir par kvalitāti un par to, kādam būtu jābūt labas kvalitātes biotopam. Tad viņš pilnīgi noteikti 5 gadus atpakaļ šeit nebija labas kvalitātes biotops, ja bija tikko veikta mežstrāde, nebija nevienu kritalu, te nav nekādu īpašu sarkano grāmatā ierakstāmo augu. Normālas sūnas, normāls, nekas tāds īpašs vai unikāls. Dzintra vērsās pie komisijas ar lūgumu atkārtot izvērtēt, vai biotopu status piešķirts pamatoti. Ar to sākās vairāku gadu ilgā cīņa. Kas rezumējās ar to, ka uz vienkārši iesniegumu, lai atnāk komisija un pārbaudītu, cik godprātīgi eksperti veica savus pienākumus, iesaistījās beigās tiesības sargs, kas norādīja, kā jāstrādā labai pārvaldības iestādēji, kad iesniegumu vēršās kāds iedzīvotājs. Un pie tam vēl bija absolūti lieka tiesvedība, jo es tā kā apstrīdēju un gribēju neapstiprināt meža apsaimniekošanas plānu, bet tiesā es uzzināju, kur man tā paskaidroja, ka tiesnesis jautāja, bet kāpēc mēs vispār strīdamies un kāpēc nevar to komisiju sasaukt un atnākt uz to mežu, atbildēja, ka esot nepareizā stadijā iesniegusi iesniegumu.